Ahoj! Es vēlējos jums pateikt vienu svarīgu lietu. Mums ar Gati bija šis, Gatim vēl pēdējā diena, bet mums bija attīrīšanās mēnesis. Kā jau saku, mēs ķiploku nevaram sev nodrošināt mēnesi dzert. Un īstenībā ir dažāda veida parazīti, un es uzskatu, tomēr viens pats ķiploks ar pilnīgi visu tikt galā nevar. Šis pēdējais mēnesis, kad mēs veicām diezgan intensīvi, arī limfai pieskārāmies un smagajiem metāliem pieskārāmies, un tomēr, kā jau es arī minēju tajā garajā video, kuras stāstīju, nemaz nesenais, cik ilgi jādzer ir fermenti, kas tur vispār, kā saka, notiek. Un es teicu, ka fermenti nav nekāds brīnumlīdzeklis, un viņš nevar attīrīt no pilnīgi visa. Jā, tāpat, protams, mēs varam dzert konkrētus fermentus, pieņemsim, dzerot ļoti daudz spinātu, chlorellas, enzīmu mēs varam ikdienā attīrīt smagos metālus, bet tad tas ir jādara katru mīļu dienu. Jā. Par ko ir runa? Es ievēroju to, tad, kad sākās šī intensīvā tīrīšanās. Tātad arī bija dabas vielas, arī sākot no krustnegliņām, kaķpēdiņām, un visas dabas zālītes, kuras darbojās. Tātad garais pipars, tas bija tāds komplekss, teiksim tā, 12 zālītes. Un viss šis mēnesis man pagāja kā pa kalniem un lejām. Tie attīrīšanās simptomi, vispār viņi pavasarī vienmēr ir spēcīgāki, tāpēc, ka, ja to veids ziemā nav tik traki, tāpēc, ka vairākums parazītus naudujo. Un pavasarī viņiem sākās riktīga balīte, tāpēc cilvēkiem bieži arī pasliktinās veselība, pavasarī tas nav tikai dēļ saules iztrūkuma. Un es sapratu to, un Gats saprata arī, kad fermenti īstenībā, protams, tas bija tikai loģiski, ka viņi pastiprinās šos attīrīšanās simptomus. Jo es tā iepriekš nebiju baigi izjutusi to. Bet no acīm redzot, jā, šis pavasars, jo es domāju ārpēc, kāpēc man notiek tāda pastiprināta reipšana. Es domāju, bāc, tā visu laiku nebija. Kas notiek? Labi, nerunājot par ķiploku, un tad vēl, es vēl dzēju ķiploku, es vēl pa vidam visam, un ļoti garšo tagad, organisms prasa, ir vegāniskais uz zaļo griķu bāzes kefīrs. Es lieku turklāt kurkumu, kariju, sālīti, nedaudz to kefīru un gaileņu pulveri, un tādu es vēl dzēru, un tad sanāca baigā bombajā. Protams, attīrīšanās simptomi bija daži nedažādāki. Un fermenti, jā, ņemiet vērā, es domāju, ka daudzi no jums zina, ka pavasaris ir īstais laiks, kad tiem, kam ir tvertnes pastiprināti, varbūt, ja negribam iet tādu pilno versiju, tad var pastiprināti taisīt tādus fermentus, kas ir uz antiparazitāro. Es domāju, ka var arī pielikt žāvētas zālītes, jā, uztaisīt tādu riktīgu, ja gribam fermenta veidā dzert. Bet jā, fermenti visu to štēli pastiprina. Tas ir jāņem vērā, mīļie draugi, un uz to laiku pat fermentus vajag daudz mazāk. Tāpēc, ka, ņemiet vērā, ka katra zālīte tomēr pastiprina vai pavājina otra iedarbību. Tas arī ir jāņem vērā. Un ja antiparazitārijām mēs uzdzeram pa virsu vēl stipro ķiploku fermentu, tad loģiski kosmosā var aizlidot. Un gailenis no rīta, vai ne? Bet tas viss ir dovērts, tāpēc, kad varbūt uz to mirkli tu nejūties, varbūt baigi forši to mēnesi, jā, un nākās visādiem posmiem iet cauri, bet toties pēc tam, tad, kad tu jau dzer to pašu vai nu C vitamīnu vai spirulīnu, jā, viņa tev jau uzsūcās, jā, jo tad, kad kuņu zāņu trakts nav attīrīts, tur ne tikai attīrīts, jā, vispār tām bārkstiņām vai kārtībā, jā, kā tepiķīts ir, lai vispār vitamīnu uzsūktos, bet ja tur ir, kā saka, nepārstrādājies ēdiens, jā, sakaltušas melnas
fekālijas gadiem ilgi krātas, jā. Nu, tas nav tik vienkārši tur bišķiņi, zin kā, nedēļu padzert ķiploku fermentu, kā dažiem liekas, un tad viss būs iztīrīts, nebūs, mīļie draugi, tā. Es arī stāstīju par, es no sākuma nesapratu to, bet ir tāda bioplēve, es domāju, daudz no jums ir to dzirdējuši, un ferments man viņu tīrīja pusgadu ārā. Palēnām, bet tīrīja. Kā es to zinu? Klizmas taisot. Un es visu laiku domāju, Dievs, kas tas ir un kas tur nāk ārā? Un tās kā tilkas, tā kā gļotas, nu ne gļotas īsti, jā. Nu, un tad es vienkārši sapratu, ko ferments dara. Un tagad jau kāds 4 vai vairākus mēnešus vispār nekā nav. Un, protams, arī klizmas nav vairs tā vajadzīgas, kā es viņas veicu sākumā. Nu, klizmas, es domāju, skalošana, jā, mūsu slavenais šlangu popings, es domāju, jā, jo tas arī nevajag ar viņu aizrauties, nevajag viņu patstāvīgi darīt, bet ir īpaši sākotnējos periodos, es domāju, tas nevajag kautrēties. Un jā, to arī vajadzētu padarīt. Tā kā tā, mīļie draugi, fermenti ir spēcīgi. Tur nav nemaz divu domu, tāpēc skatāmies, tad, kad ejam antiparazitāros vai kaut kāds tīrīšanās metodas, tad jā, viņi pastiprina to darbību. Ferments noteikti dzeram mazāk. Tāpat kā arī, kad es dēles lieku, arī dēles pastiprina jebko, ko tu tajā laikā lieto, jā. Tāpēc, jā, esam uzmanīgi. Tā kā tāds mans vēstījums jums šodien. Es vienmēr dalos, jo fermenti, tāpat kā mēs visu laiku mācāmies, un arī fermenti pasaulē nāk, kā saka, vienmēr jaunas atziņas un pieredzes, jā, un tas ir tas pats foršākais, kad es varu jums to pastāstīt, jā. Tā kā tā, gaidu 3 burvīgas dāmas, skatos, cik pulkstentiņš. Tā kā saka, skaistākās glāzes ir, tikai nevaru pagriezt kameru, jāiet atmuguriski. Jā, skaistākās glāzītes jau gaida. Jā, skaistākās glāzītes gaida, tā kā tā, dzersim fermentus, kāds zina, varbūt būs, kā saka, drosminieces un dzers arī mušmiri, kaut gan gandrīz visi ir drosmīgi un visi grib mušmiri. Labi, mīļie draugi, jā, mušmiri, ja kas top arī vieglā. Ziniet kā, es uztaisu stipro mušmiri, visi var pasaka, kāda būs stiprā mušmiri, Kristīna? Negribam vieglo. Es uztaisu stipro mušmiri, tad cilvēki saka, Kristīna, kur ir vieglā? Kā saka, mājās vienmēr vajag būt vidējai, stiprajai un vieglajai, jā, tā kā top vieglā mušmirīte. Un šoreiz mušmirīte būs ar interesantu, un tā sagribēs, man liekas, būs tāda interesanta garša, piparmētra, zemenes un mušmira. Varētu tur kaut kas būt labs, vai ne? Tā kā tā, mīļie draugi, lai jums visiem forša diena, rūpējamies par sevi, attīramies gan mentāli, gan fiziski un nesam gaismu pasaulē.